Priecājos redzēt tevi šajā kanālā, un šodien es atbildēšu uz kursa somatiskās transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis dalībnieka jautājumu. Strādājot caur kursu, viņš ir sapratis, cik daudz pašam var būt, pats nav juties neredzēts, nemīlēts, nepieņemts, un loģiski, ka kādā brīdī mums cilvēkiem, kas mēs strādājam ar sevi, un ja mums ir savi bērni, mums arī rodās šis jautājums, kā tad likt, ļaut bērnam justies redzētam, mīlētam un pieņemtam. Kas ir tās lietas? Un patiesībā mana atbilde nav sarežģīta. Tā vispār nav sarežģīta. Tā prasa mūsu klātbūtni. Jo neirozinātne mums rāda, ka bērna smadzenes attīstās tieši attiecībās. Tās nevar attīstīties kaut kādā vienatnē. Ja, tās neattīstās, piemēram, ko es to biju domājis, caur rotaļlietām. Ja, vai tad, kā es perfekti būšu saplānojis, tu būsi perfekti saplānojis kaut kādas aktivitātes, ko viņam darīt dienas laikā. Tieši šīs smadzenes attīstās tieši to kontaktu, ja redzēts, mīlēts, pieņemts, attīstās kontaktā. Tāpēc pirmkārt, viena no lietām, ko es uzreiz iesaku, ja, es ticu, ka šis jautājums varētu būt aktuāls, noteikti esi klātesoša, ja, klātesošs vecāks. Tad, kad tu runā ar bērnu, noliec to telefonu malā, ja, izslēdz datoru. Pirmais, paskaties tam bērnam acīs, ja? Klausies viņā, skaties viņā, esi kopā ar viņu par īstam. Un, starp citu, viena no kursa dalībniecēm arī minēja, ka viņi ir paņēmuši šo manu tehniku ik pa laikam, kad arī ļoti aizņemta mamma, daudz bērni. Un, protams, ka mums tas ikdienas ritms ir, bet ja mēs tā atzūmojam un paskatāmies, ko tieši mēs dzīvē esam nokavējuši, ka vai tik nav tā steiga, ko mēs radam visu laiku, un tāpēc mēs neļaujam sev atslābt. Bet man pašai bija prakse, ko es esmu praktizējis. Tā varētu būt 2, 3 gadi atpakaļ. Ļoti praktizēja, man ļoti palīdzēja. Ka es, tad, kad man atnāk bērns un kaut ko, vienalga kaut ko grib, nu, viņš grib manu uzmanību, viņš grib kaut ko pajautāt, vai viņš grib, piemēram, kaut ko parādīt, un ko viņš tur ir uzzīmējis, vai vienalga, viņš grib manu uzmanību. Tad tas, ko es paskatos, jo es arī sev pieķēru, ka ik pa laikam es saku vēlāk, 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 vēlāk. Tad es domāju, ok, vai tā es gribu? Ja? Vai tiešām es tā kā nevaru atrauties no vai nu tā datora, vai nu to šķīvju mazgāšanas, vai nu tās iešanas kaut kur, ja? Kaut, tai, gludināt drēbes, ne, es negludinu, bet mazgāt drēbes, vai kaut kur jāiet, kaut kas ir jādara, tu dūlistīte garā. Un tad mani sasniedz viena prakse, kas man ir ļoti mainījusi, arī tas, kā es attiecos pret bērniem, un patiesībā ne tikai pret bērniem, bet arī dažādos dzīves posmos es esmu ieviesus to pret ikvienu cilvēku, kas ir manā dzīvē. Respektīvi, ja man tas bērns parausta, un viņš man, paņemsim bērnus, ja viņš man parausta, vai viņš ienāk istabā, un viņš grib kaut ko, lai es palīdzu, tad es iedomājos, ka man ir tādā kā dzīpariņā, kaut kādā smalkā, smalkā dzīpariņā. Es zinu, iekārts cirvis virs galvas. Diezgan drūms scenārijs, bet mums neviens neko nav apsolījis. Rītdien neviens nav apsolījis. Un tas cirvis jebkurā mirklī var pārtrūkt. Tas dzīpariņš var pārtrūkt, jā. Un jebkurā mirklī man var kaut ko vienalga vai kaut kas man var uzkrist virsū. Vai šādi es gribētu pabeigt šo pēdējo sarunu? Ja, tad, kad man ienāk un parāda, varbūt kā viņš ir izkrāsojis, vai tas bērniņš, vai kaut ko viņš vienkārši grib ar kaut ko padalīties, vai uzdot jautājumu, vai es tā gribu. Ja, tas noteikti jāatgriežas katram pie savas dzīves filozofijas, pie savām vērtībām. Un, protams, ka es tā negribu. Ja? Šobrīd es runāju par sevi, bet es zinu, ka ļoti daudz mammas, tēti, ar kuriem es strādāju, abiem dzimumiem, ja? Arī šī prakse ir daudz dzīvē kaut ko mainījusi. Un tas, ko es daru, es reāli, ja, tā kā aiztaisu datoru vai nolieku to šķīvi vai apstājos un ar visu uzmanību esmu šeit.
un klausos. Lai kas tur ir, lai kas tur ir pasakāms, es ar visu uzmanību klausos, es esmu šeit un klausos, kā liek šos vārdus kopā, vai mēģinu kaut ko pateikt, vai vienkārši par kaut ko. Bet, ja tā būtu mūsu pēdējā saruna, kā es viņu pabeigtu? Mīļie, tā maina. Tā maina. Ja? Tā ir apziņotība, tā ir tā klātesamība. Klātesamība, kas bērnam ir ārkārtīgi nepieciešama. Ja? Kas ir, un bērns attīstās šajās, arī viņa smadzenes ja, attīstās šajās attiecībās. Ja? Tāpēc esi kopā pa īstam. Ja ir lietas, jā, protams, viņas izdarām, bet pajautājam, vai tiešām tās nevar pagaidīt. Ja, vai tiešām es nevaru šobrīd atbildēt. Jautājums te varētu būt arī cits, ja tas notiek non-stopā, tur kaut kādas robežas varbūt ir jāuzliek. Bet, ja mēs paskatāmies arī Hārvardas Universitātes tieši attīstošā bērna centrs runā par to saukto serve and return principu. Ja, bērns, piemēram, kaut ko dara, skatās, rāda, jautā, stāsta, arī varbūt raud, ja, varbūt smējās. Tas ir tas viņas tā saucamais serv. Ja, viņš tā kā, serv. Pat nezinu, kā viņa tā latviski smuki iztulkot. Ja, bet tas, ko es teicu, ja, viņš rāda, viņš jautā, viņš pieprasa tavu to uzmanību, viņš tā kā, tas ir viņas serv. Pieaugušais atbild ar šo uzmanību, ja? Arī ar vārdiem, ja? Ar ieinteresētību, ar to, ka es tā kā, ok, es esmu šeit, es klausos, ja? Es esmu šeit. Nekas viss man ir nolikts malā, es esmu ar tevi. Ja? Tas var būt arī pieskāriens, un tas ir tas return, ja? Un šajās mazajās ikdienas mijiedarbībās veidojas smadzeņu savienojumi, kas vēlāk palīdz regulēt gan emocijas, gan veidot attiecības un mācīties. Ja? Bērni neatcerēsies visas dārgās dāvanas. Viņi atcerēsies to, kā viņi jutās tavā klātbūtnē. Viņi atcerēsies to, vai es biju tev svarīgs, vai tu mani dzirdēji, vai tu pamanīji, ka es raudu, ja, ka man ir bēdīgi, ja, vai vēl kāds stāvoklis. Ja tu to pamanīji, ko tur to darīji, ja, vai tu biji klātesošs vecāks. Tā ir viena lieta, tātad patiesa klātbūtne. Otra lieta ir atvainošanās. Un es ļoti daudz arī pati savā praksē esmu patiešām atvainojusies bērniem, bet tas, ko es daudz redzu, kad mēs esam izauguši ar priekšstatu, ka vecākiem vienmēr ir jābūt kaut kā tā nosacīti pareiziem. Bet tas, ko es gribu teikt, ka bērni negaida nevainojams vecākus, perfektus vecākus. Iedomājieties, ja tu būsi visā perfekts, un tam bērnam ir tāda latiņa, viņam jau vecāks ir dievs kaut kas, ja, kaut kas, kam viņi grib līdzināties. Lielākoties, ja, kam viņi grib līdzināties. Un viņi negrib nevainojami, viņi arī grib saprast to, ka ir ok kļūdīties. Bet tad, kad tu kļūdies, un jo īpaši attiecībā, piemēram, uz to bērnu, kad tu to parādi, kad tu pasaki, hei, jā, man arī tā gadījās. Ja, viņam vajadzīgs tāds cilvēks, tāds vecāks, kurš spēj atjaunot, tā teikt, šo kontaktu, kas pasaka, ok, nebija ok, ka es uz tevi šodien uzbļāvu, es esmu noguris. Ja? Man ir žēl, ka es uz tevi uzkliedzu. Tā nedrīkstēja, tā nevajadzēja. Ja? Man ir jāpadomā, kā es varu mazāk nogurt, piemēram. Ja? Tas nebija tavas vainas dēļ. Un pētnieki tieši šo procesu sauc par rupture and repair, tā teikt, pārāvumu un atjaunošanu, ja, jo jebkurās attiecībās notiek kaut kādi pārāvumi. Tu nebūsi vienmēr resursā vecāks. Tas ir normāli, mums ir šie izaicinājumi dzīvē, mums ir dot. Un jautājums šeit nav par to, vai mēs kaut kur kļūdamies. Ja, vienmēr ir jautājums, vai mēs spējam atgriezties kontaktā.
Ja, un tieši šie atvainošanās, šie labošanas mirkļi, viņi veido šo drošību bērnam, kad attiecībās var būt arī šādi, ja, kad ir kaut kāds konflikts, un viņš tiek atrisināts un tiek atzīta. Un kad es varu atzīt, ka es esmu kļūdījusies, ja? Jo tas būtībā palīdz arī pārvarēt grūtības, ja? Jo tur nav tāds, man viss perfekti, es varu kļūdīties, es atzīstu, es paņemu mācības stundas, es eju tālāk. Ja? Bet ja pieaugušais nekad neuzņemās atbildību, ja viņš nesaka, ja tas, ka es dusmojos, bija tā viņa vaina, ja? Jo tas, ka uz cilvēks, uz kuru mēs dusmojamies, nekad nav vainīgs. Tur kaut kas ir bijis iepriekš parasti ar mums pašiem. Mēs paši kaut ko sev neesam iedevuši. Un bērns ir vienkārši pirmais zibens novedējs, cik tur vajag vai ne, lai tas bērniņš kaut ko izdara ne tā, ne pa mūsu gaidām, un hops un dusma ir ārā. Bet dusma var būt dažādos, vēl citādos procesos, protams, ka arī. Ja? Bet mums vajag, respektīvi pieaugušajiem, ir jāparāda, ka viņi uzņems atbildību arī par tām savām emocijām. Ja? Ja? Tad, kad vecāks saka, ja, okay, tā bija mana kļūda, bērns iemācās šajā brīdī, kad viņš apzinās, viņš saprot, ka viņš nav slikts. Ja? Kad te atkal mums ir šīs attiecības ar vecākiem, man bērnam kā bērnam ir attiecības ar vecākiem, es kļūdos, mani pieņem, vai vecāks kļūdās, varbūt arī es izraisu šo konfliktu kā bērns, bet vecāks no tā bet vecāks saprot, kur arī ir viņa vaina, un tad viņam arī ir vieglāk pateikt, ok, es sev arī īstenībā pāršaubu par strīdu, man jau arī tā nevajadzēja. Bet ja visu laiku būs, es neesmu vainīgs, tad te ir auzas, tā teikt. Es uz mirkli gribu pārtraukt šo epizodi, lai paziņot ko svarīgu. Mēs bieži dzirdam aicinājumu izzini, izproti sevi, un izpratne dod mieru un skaidrību. Savā praksē es to saucu par pirmā līmeņa transformāciju. Taču ir brīdis, kad kļūst skaidrs, izpratne pati par sevi vēlamās izmaiņas dzīvē nerada. Pēc 5 gadu darba ar klientiem es varu teikt skaidri, īstās pārmaiņas notiek ķermenī. Ne tikai saprotot, bet piedzīvojot. Tāpēc ar patiesu prieku ziņoju, ka ir atvērta pieteikšanās uz manu online autoru kursu Somatiskās transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis, ar manu tiešu vadību un atbalstu visa kursa laikā. Šis nav kārtējais pašizaugsmes kurs. Tā ir transformācija, kas sākas ķermenī, vietā, kur glabājas tava nervu sistēma, reakcijas, emocijas un neapstrādātie stāsti. Šādā formātā kurs pieejams tikai 2 reizes gadā. Nepalaid šo iespēju garām un piesakies jau šodien. Iespējams, tev liekas, ka nav laika. Starp citu, iepriekšējā kursa dalībniecei Santai, kas pēc profesijas ir grāmatvede, arī tā likās. Bet viņa riskēja un tomēr pieteicās visintensīvākajā dzīves posmā. Rezultāts? Prasmes, kā būt savai laika noteicējai un drosme dzīvot no pieredzes, nevis pieņēmumiem. Protams, Santa arī uzlaboja savu emocionālo stāvokli, atbrīvojās no stresa un citām limitējošām pārliecībām par sevi un dzīvi. Pievienošanās saite zemāk, turpat aicinu tevi iepazīties ar programmu un iedvesmoties no pārējo dalībnieku atsauksmēm, un mēs tiekamies kursā, kur tevi sagaidīs īpaši piemeklēta bonus, lai jau šodien pat tu vari uzsākt iespējams vērtīgāko ceļu pie sevis. Un tagad atpakaļ pie epizodes. Un trešā lieta, ko es noteikti ieteiktu, ir pamanīt bērnam un pamanīt un nosaukt vārdā to, ko viņš dara. Jo, skaties, neirozinātne rāda, ka mūsu smadzenes attīstās caur atkārtošanu. Ja? Tas, ko bērns respektīvi dzird atkal un atkal par sevi, ja, pakāpenis kļūst viņa identitāte.
Ja, ja bērns patstāvīgi dzirdēs, ka viņš ir stulbs, tas ir tas, ko viņš pieņems pēc kāda laika. Ja, nu, kā tāda sliktais piemērs. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs bērnu slavējam. Ja, tieši, bet tā slavēšana, respektīvi, arī tad, kad pie manis nāk bērniņi un es runāju ar vecākiem, es aicinu bērnu slavēt par to, ka viņi kaut ko izdara ārpus sev ierastā. Tieši par šo piepūli, par neatlaidību, kas bērnam palīdz to, tā kā. Respektīvi, mēs slavējam par to, ko mēs gribam redzēt vairāk savos bērnos. Ja viņš, pieņemsim, ir nepacietīgs, mēs slavējam to, ka viņš ir 5 minūtītes pacieties. Jo pirmajā reizē viņam ir 5 minūtītes vajadzīgas. Ja, ka viņš ir pacieties, ka tas viņam ir grūti, bet ka es tā novērtēju, ka tev tās 5 minūtes sanāca. Un nākamreiz uzliksim 10 minūtes. Un šis mīļie strādā, ļoti strādā, ja, ļoti strādā, tiešām strādā. Un, ja, tā tad tas ir, bet tur, kur mēs, piemēram, akcentējam to, ko viņš jau zina, ja, te gan, kas ir tādas varbūt zina un arī iedzimtas īpašības, ja, tur gan var būt tāds risks tomēr, ka var, pieņemsim, ja, nezinu, viņš ir apķērīgs tas bērns, un tu viņu visu laiku slavē, cik viņš ir gudrs, cik viņš tur ir gudrs un skaists, piemēram, ja, tad te var būt parādīties bailes kļūdīties, jo es taču esmu gudrs. Ja? Nu tā kā akceptēt, protams, tāda gudrība ir forša lieta, ja? Bet ja viņam ir ass prāts visu laiku, lai neaiziet vienkārši tajā, kad ir bailes kļūdīties. Ja? Vai arī viss ir tik skaisti, tad ir bail tagad, ja tā ir meitene, iziet no mājas bez kosmētikas jau kādā tādā pieaugušākā vecumā, jo liekas, ka varbūt es esmu skaista tikai tad, kad uzkrāsojos vai sataisu matus. Ja? Biežāk arī sevišķi meitenēm pateica, ka viņa ir skaista arī tad, kad viņa, ja viņa ir tajā vecumā, kad viņa jau ar sevi pucējās, ka viņa vienkārši skaista ar to, kas ir viņā iekšā. Ja, tad to, ko mēs varam teikt, ir, ja, kad es redzēju, cik tu esi centies. Ja, pieņemsim, mazākam bērnam tas var būt, parasti viņi krāsoja grāmatiņas, ja, pirmās reizes, ja tev ir bērni, tu noteikti sapratīs, par ko es runāju. Pirmās reizes tur ir ļoti daudz pāri malām šie krāsojumi, un es zinu, ka es pat esmu teikusi tādā veidā, kad forši, kad ir tur izkrāsots, šajā reizē redzu, ka tur ļoti daudz pāri. Varbūt, ka es esmu teikusi, varbūt, ka nē, tieši tam pievērsos uzmanību, bet jā, es esmu pajautājis, kā tev gadījās, ka tik daudz pāri ir, jo nepamana, ja, varbūt tur aizraujās, vai tev liekas, ka tu varētu nākamreiz, pieņemsim, vai to nākamo zīmējumu censties, tā kā līdz tai līnijai, ja, neiet pāri, ja, es centīšos, un viņi cenšas, viņi reāli cenšas, un katrs nākamais darbiņš paliek kvalitatīvāks, un tikai jācaur praksi, un tāpēc šis teikums, es redzu, cik daudz tu centies viņus ceļ. Ja, viņus tiešām slavē. Tas, kas ir grūti, ja, to izcelt. Ja. Pieņemsim, arī kaut kas ir grūti, ja, tur arī manam atkal paņemšu savu bērnu kā piemēru, ja, ir treniņš. Ja, un es viņam pagājušajā nedēļā bija treniņš, privātais treniņš. Un es arī, viņš man tur vairākas reizes brauc garām un saka, un dēls jaunākais trenējās BMX, un viņš tikai, man ir grūti, brauc tikai garām, un tad, kad viņš beidzās šis treniņš, es saku, baigais malacis, tu nepadevies, lai gan tev bija tik ļoti grūti. Es atspoguļoju, ka viņam ir grūti, es nesaku tur, tev ir jācie, nē, tā vajag, tur sportistam ir jācīnās vai vēl kaut kas. Es vienkārši paslavēju par to, ka viņam bija grūti un viņš nepadevās. Viņš līdz treniņa beigām arī bija. Ja, tā ir tā slavināšana. Ja, vai arī varbūt tās ir attiecībās, kur
Varbūt arī kā suns ar kaķi bērni. Varbūt ir foršas attiecības bērniem, varbūt ir tādas attiecības, kur ir kā suns ar kaķi, un kur izdodas kaut vai tāds viens momentiņš, vai ar kaut ko padalās, vai pievērš vairāk uzmanību. Vienkārši to pamanīt un uzslavēt. Ja? Es ļoti pamanīju, cik tu biji rūpīgs pret savu māsu, pret savu brāli, kā tu tur kaut ko pievaktēji, vai rociņu iedevi, vai padalījies ar kaut ko. Ja? Vai arī slavēt par to, ka ir vajadzīga, piemēram, tava kā pieaugušā palīdzība. Noteikti arī šis ir, ko aktivizēt, ko arī justies pamanītam, mīlētam tajā mirklī, kad ir vajadzīga mūsu kā pieaugušā palīdzība. Ja? Kāds tu, kad forši, kad šis ir tas, kā arī vajadzētu turpmāk, piemēram, uz priekšu, ka tu šito izdarīji pareizi, ja, kad šis bija labi. Un tādā veidā, ja bērns, viņš ne tikai jūtas novērtēts, viņš vairāk sāk iepazīt sevi. Viņš vairāk, ja, un tā kā iepazīt savu kapacitāti, kur viņš grib nolikt, kur viņš grib tā kā pāriet tai līnijai pāri, ja, kur viņš tā kā sauc to palīdzību, izvērtē to situāciju, vai saukt vai nesaukt. Ja, arī tad, kā piemēru var minēt, nesen bija paziņojums, ka Latvijā pārbauda šīs sirēnas, un es tieši tajā laikā biju savā skrējienā, es biju netālu, gan ļoti labi, ka es biju ļoti netālu, biju tepat mežā un jau beidzu savu rīta skrējienu, un bērns tik satraucies, zvana un ir trauksme, un kaut kas ir jādara, un es esmu ļoti, un viņš spēja nosaukt arī savas sajūtas, viņš saka, es esmu ļoti satraucies, es saņēmu trauksni, jā, un kur tu esi, un skrien ātrāk mājās. Pats pirmais, ko es teicu, paldies, ka tu man uzvanīji. Ja? Kas tajā trauksmē ir rakstīts? Ja? Sākām runāt, sapratu, ok, viss kārtībā, es gribēju iedot viņam, lai, es saku, tagad noliks telefonu, izlasīsi trauksmi, es būšu pēc 5 minūtēm, un tajā laikā nekas nenotiks, ja? Un es tiešām biju tuvu, viņš saka, skrien, cik ātri vien vari. Jā, bērns ir satraucies. Un es atskrienu, un pirmā lieta, ko es viņam atkal pasaku, paldies, ka tu ar mani zvanīja. Un tagad lasi šo ziņu. Ja? Tālāk jau es nestāstīšu, ja? Tātad tās ir prasmes, ko mēs iemācām bērniem. Ja? Es ticu tam, kad arī kādu laiku atpakaļ es gāju vienos kursos ar savu bērnu, un arī tur psihologi teica, ka mūsu kā vecāku vienīgais uzdevums ir bērniem iemācīties dzīvot bez viņiem. Tad iemācīt visas prasmes. Ja, un arī es šīs prasmes, tātad viņam kritisko domāšanu, ja, tagad lasi vēlreiz, ja, izgājām cauri strukturēti, ko tagad darīt, kā darīt, līdz ieguva šis miers. Ja. Tāpēc slavēt par šīm lietām, ko jūs arī gribētu, lai turpmāk tas bērns dara, un viņš tādā veidā īstenībā iepazīst pats vairāk sevi. Un atceries būtisko, bērnam nevajag ideāls vecāks, viņam vajag pieaugušus, kas spēj būt klātesoši, kur spēj atvainoties, kur spēj pamanīt viņu, ja? Jo bērnu nervu sistēma nejautās, vai mani vecāki visu darīja perfekti. Ja? Tā vienmēr atbildēs uz to, vai es biju drošībā, vai es tiku pieņemts, vai es tiku mīlēts. Un tas ir tajos mazajos mirkļos. Ja? Šo attīstīt mēs varam mazajos mirkļos, acu kontaktā, kopīgi pasmejoties, atvainojoties, kur vajag. Ja? Un radot šo sajūtu, ka es esmu svarīgs tieši tāds, kāds es esmu. Jo bērni nekad nemācīsies no mūsu vārdiem, mīļie. Ja? Mēs varam teikt gudras lietas, ko mēs gribam. Viņi mācās no mūsu pieredzes, no mūsu klātbūtnes, no tā, kā mēs reaģējam. Tu nevari teikt, nekliedz, ja tu pats kliedz. Tu nevari teikt, nedzer kolu, ja tu pats dzer kolu. Tu nevari teikt, ej skriet, ja tu pats sēdi mājās un neveic fiziskās aktivitātes.
Ja? Viņi mācās no tā, kā mēs to visu darām, ja? Kā mēs arī reaģējam uz emocijām un kā mēs sevi atgriežam kontaktā ar sevi pēc dažādiem dzīves izaicinājumiem. Ja? Tātad bērnam ir vajadzīgs pieejams, atbildīgs un atsaucīgs pieaugušais. Un es tev aicinu iesaistīties. Iesaistīties ar to, kad uzraksti man lūdzu komentārā, kāds teikums tev pašai bērnībā būtu bijis svarīgi dzirdēt. Jo iespējams tieši šis teikums ir tas, kuru šodien tavs bērns gaida tieši no tevis. Un es priecāšos, ja tu uzrakstīsi, ja tu atpazīsi, priecāšos, ja tu pateiksi savam bērnam un padalīsies ar savām sajūtām. Ja tev šī epizode bija vērtīga, padalies ar kādu mammu vai tēti vai vecvecāku, kurš dara to labāko, kurš šobrīd spēj. Jo bērniem nav vajadzīgi ideāli pieaugušie, kā jau es minēju. Viņiem ir vajadzīgi pieaugušie, kas ir gatavi atkal un atkal atgriezties tajā klātbūtnē, atgriezties kontaktā. Un ja gadījumā tu esi arī tas vecāks, kas vēlas, vecāks vai vecvecāks, nav svarīgi, vai tev nav bērni, bet kad tu vēlies atgriezties kontaktā ar sevi, es tev aicinu pievienoties manam autoru kursam Somatiskais transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis jau šodien pat, jo tevi sagaida īpaši vērtīgi bonusi, kurus tu vari izmantot jau šodien, un mēs sāksim 19. septembrī. Aprakstu un pievienošanās saiti tu ieraudzīsi aprakstā. Paldies tev liels, ka tu biji kopā šajā epizodē, un uz tikšanos jau pavisam drīz.